Skaidro, kādi juridiskie kāzus parādījās jau šonedēļ, un cik pazīstama un nožēlojama aina ir ieraugām, kad sākas naudas dalīšana. Cik nožēlojami ir dažu cilvēku attieksme, un kas tad ir tie, kam pat traģēdija nav šķērslis, lai nāktu pēc naudas? Pēc Zolitūdes traģēdijas parādījās negaidītas juridiskas dabas problēmas. Likumu par to, kā izmaksāt naudu traģēdijas gadījumā, Latvijā nav, bet ar pašreizējo smagnējo un lēnīgo regulējumu šajā situācijā nepietiek. Zolitūdes traģēdija cietušie šonedēļ apbērēja mirušos un gāja pēc pabalstiem. Arī 16-gadīga Dana Burdukeviča, kuras mammu no Maksimas graustiem izvilka pēdējo, 54. Dienu pirms bērēm meitene kopā ar savu baleta skolotāju devās uz Rīgas sociālo dienestu. Abas ir sašutušas par tā vadītāja Ervina Alkšņa uzvedību. Viņš man ļoti nepatika. Kad viņš pagriezās, bargā tonī pajautāja, ko tev vajag. Naudiņa ir, ēdiens ir, māja ir, nu tad, ko tev vēl vajag? Viņam bija viena alga. По телевидению слышали, что там Рижская дума, пособие, все. Televīzijā dzirdējām, ka Rīgas doma dod pabalstus. Mēs jau sākām vākt naudu savā baleta skolā, bet vecāki teica, jūs nepārdzīvojiet, Rīgas doma sniedz atbalstu. Sēdāmies mašīnā, atbraucām uz sociālo dienestu, bet tur pateica, ka 40 latus jau ir saņēmis vectēvs, bet 10 000 izdalīs visiem radiniekiem. Kāds saņems, nav zināms. Un jautājums ir, kā bērns tagad dzīvos no šiem 40 latiem? Rīgas domes labklājības departamenta neapmierinātību skaidro ar cietušo emocionālu šoku, kuram sociāli darbinieki ir speciāli sagatavoti. Nevelti palīdzība tiek sniegta tikai šeit centralizēta baznīcas ielā. Tātad mums šeit strādā tikai paši profesionālākie, visvairāk sagatavoti un, teiksim tā, ar stiprāko nervu sistēmu darbinieku. Kas attiecās uz pašvaldības lielo pabalstu 10 000 latu, tad to izmaksāt sāks tikai pirms Ziemassvētkiem. Tas saistīts ar to, ka bojā gājušo tuviniekiem sasolītas prāvas summas izraisa nesaskaņas un pievilina krāpniekus. Daži radinieki, atnākot uz sociālo dienestu, pat kaujās savā starpā. Nākamnedēļ Rīgas domes sociālo lietu komitejas paspārnē tiks izveidota speciāla komisija. Piedalīsies gan departamenta sociālā dienesta darbinieki, Rīgas domes pārstāvju, juristi, Rīgas bāriņtiesa, kas izvērtēs individuāli katru gadījumu, jo pamatā mums ir, ja godīgi, juridiski kāzusi. Ja? Piemēram, bērniem, kam tagad pienākas nauda, pēkšņi uzrodas tēvi, dažreiz pat 2 vai 3. Nesen departaments saņēma juridiski noformētu lūgumu veikt paternitātes ekspertīzi vienam no bojā gājušiem. Kādai sievietei izpētot mirušo sarakstu radušās aizdomas, ka viens no bojā gājušajiem varētu būt viņas bērna tēvs. Mūsu nesakārtotās dzīves, tās kļūdas, ko cilvēki ir pieļāvuši dzīves laikā, sāk atmaksāties dotajā brīdī. Mums gandrīz nav klasisku ģimeņu, teiksim tā. Tātad gandrīz nav tādu attiecību, kas būtu, teiksim, pilnīgi skaidrs, bojā gājis ir viens no tuviniekiem, ir palikuši bērni. Līdz ar to tas ārkārtīgi apgrūtina gan juridiski korekts informācijas iegūšanu un tālāk nākamo soli. Tas ļoti apgrūtina arī cilvēku savstarpējās komunikācijas, jo tas pabīda malā var būt to būtiskāko, kas patreiz notiek, ka viņiem ir jārūpējās vienam par otru, bet sākas cīņa par naudu. Traģēdija ne tikai saliedēja sabiedrību, bet arī atklāja tās tumšo pusi. Labklājības departaments bija spiests uzlikt griestus 1000 lati bēru pabalstam pēc tam, kad viena cilvēka apbērēšanai tika pasūtīti 18 vainagi un visdārgākais ozolkoka zārks. Bet 40 latu ārkārtas pabalstu izmaksu apstādināja, kad ieradās kāds, kuram par šo naudu vajadzēja ķīmiskajā tīrītavā iztīrīt 21. novembrī Maksimā sasmērētas drēbes. Drošības sietu bija spiests ieviest arī fonds Ziedot LV, kas viens no pirmajiem sāka izmaksāt 4,5 000 lielo pabalstu. Lielākā daļa krāpnieku tikai zvana, bet pēc tam, kad uzzina, kādi dokumenti ir nepieciešami, vairs netraucē. Tomēr nesen birojā personīgi ieradās 2 it kā tēvi. Tajos gadījumos, kad nav skaidrs, kas ir bērna aizbildnis, teiksim, tēvs ir dzīvs, bet nav dzīvojis kopā, nav uzņēmies atbildību,
Šajos gadījumos mēs tēvam naudiņu nepārskaidām, mēs lūdzam atvērt bērnam kontu. Tas nozīmē, ka ieskaitīts uz bērnu vārdu, un bērns vai nu to naudu var izmantot sasniedzot 18 gadus, kad viņš šeit kontam, vai arī tad, kad bāriņa tiesa ir izlēmusi, kurš būs aizbildnis, dod arī atļauju šo kontu rīkoties. Fondam, kā sabiedriskai organizācijai, personu dati nav pieejami. Ir tikai bojā gājušo saraksts, kurā nav informācijas par bērniem, sievām vai vecākiem. Faktiski mums, kā labdarības organizācijai, arī dati nevajadzētu. Mums vajadzētu, ka kāds, kurš zina visu par šīm ģimenēm, vienalga, vai tas ir Labklājības ministrija vai sociālās dienas vai bāriņtiesa, apziņo šīs ģimenes un pasaka, jums pienāks sabiedrības pabalsts. Ja? Šī traģēdija parādīja, ka tādas operatīvas sistēmas, lai to izdarītu, nav. Un tā varbūt ir viena lieta, ko mums vajadzētu mācīties no šī. Arī valsts maksās kompensācijas 10 000 latu par bojā gājušo un 5 000 ievainotiem. Nākamnedēļ Labklājības ministrijai ieplānotas konsultācijas ar Rīgas domes departamentu. Juristi skaidro, bojā gājušo radinieku sarakstu neviens neveidos un neizplatīs. To aizliedz likums, bet radniecības pārbaudes tiešām var būt gana sarežģītas un ieilgt. It sevišķi tad, ja kādam upurim ir bērni ārzemēs. Pusgads vai gads šāds ir vidējais termiņš, kura laikā atklājās mantojums, bet nekā cita kā vien ierakstītas civillikumā mantojuma tiesības. Juristiem nav. No likuma viedokļa attiecīgu kompensāciju saņems tuvinieki. Un tas nenozīmē, ka visi tuvinieki, ka visi tie rādi, kas cilvēkam ir, tad varēs saņemt kompensāciju. To saņems tie, kas vistuvākie. Un, piemēram, ja gāja bojā bērns, tad kompensāciju saņems vecāki. Ja, piemēram, māte vai tēvs, tad kompensāciju saņems bērns. Un, protams, ka varbūt vairāki pretendenti, un, protams, ka, teiksim, ja ir divi bērni, tad katram būs attiecīga nauda, teiksim, attiecīga daļā. Gradācija ir ļoti vienkārša. Pirmkārt mantinieki ir bērni, tad laulātie, tad vecāki, tad brāļi un māsas un aiz tiem pārējie. Bet te atkal var rasties jau cilvēcīgs kāzus. Latvijas haotiskajā dzīvē nevienmēr par bērniem, sirmgalviem un invalīdiem rūpējas tie, kas ir viņu likumiskie mantinieki. Skirmante Baļķute, Guntis Feldmanis, Andris Dambors, LNT. Un šonadēļ bija arī ļoti daudz klusumu, pēdējā gaitā aizvedot bojā gājušos. Un jo īpaši noliecot galvu to glābēju priekšā, kuri par citu